Nāku tāpēc Zemgalē, jo manas saknes ir šeit. Es nāku vienkārši, man viss tiešām ir vienkārši, es nāku, lai atdotu parādu. Es esmu mans parādnieks. Parādnieks Zemgalei, Latvijai, par to, ka esmu latvietis. Esmu parādnieks saviem bērniem zemi, ar kuru lepoties. Un nāku valsts pārvaldīšanā tāpēc, lai atgrieztu īsteno lietu kārtību, kas latviešiem vēl sentēvu noteikti. Kārtību, kurā pienākums ir pirms tiesībām, kur saturs ir svarīgāks par formu, kur kopīgās intereses stāv pār personīgajām, kur darba tikums ir vērtība pats par sevi, un kur pamatā ir nevis izdevīgums, bet goda kodeks. Tāpēc arī vēlēšana ringā esmu numur 1 parādnieks Zemgalei. Var jau studēt teoriju un gudri runāt par to, kas būtu nepieciešams grāmatās, jau kas tik nav rakstīts. Bet tā nu ir sanācis, ka es te pēdējās 3 nedēļas tā varbūt visai neierastā veidā dodos pie cilvēkiem Zemgalē, un jāsaka, ka cilvēku visu priekšā pasaka. Un lielākā daļa ir teikuši tā, ļaujiet mums vienkārši strādāt. Ļaujiet strādāt un Dievu dēļ tikai ne tās papīru lietas. Un tas, ko cilvēki vēlas, viņi vēlas saņemt attieksmi pozitīvu no tiem ierēģiem, no tiem cilvēkiem, kura uzdevums ir būt sabiedrotajiem. Un tad lielā mērā viss šīs problēmas atrisināsies pašas no sevis, jo daudzi savu uzņēmību noslāpē tanī brīdī, ka viņiem nākas sastapties ar formālismu un birokrātiju. Jau pieminētās kopsaimniekošanas ir vitāli nepieciešams, bet šeit ir vajadzīgs valsts atbalsts, te ir vajadzīgs top menedžeri un mārketings, lai to bīdītu jau pasaules līmenī. Paldies. Diemžēl Buhvālo kungam, kurš laikam salīdzinoši nesen ir iegūst pilsonību, vispār nav nekādas izpratnes par to, ko latviešu tauta pati var, runājot par to, meklējot saimnieku kaut kur aiz Zilupas robežām, varbūt tad ir vērts braukt pašam uz turieni drīzāk. Es gribu pateikt to, ka latvieši... Jo viss, kas pietrūka jūsu tekstā, apmēram vajadzētu vēl pievienoties Krievijai. Latvieši paši visu var izdarīt un nevis gāzes krātuves būvēt no Krievijas, bet savas biomasas ražot. Paldies, parādniekungs. Paldies, ka tieši pēc Šķēles kungs sanāca runāt. Ziniet, Šķēles kungs, jūsos paklausoties, tikai jūsos klausoties, noteikti gribētos par jums vien balsot. Dariet tā. Ziniet, kas attiecās... Man laiks iet. Laikam tomēr jāatbild uz jautājumu, kāpēc tā ir. Tāpēc, ka Šķēles kungs un viņa tālākie pēcteči vairāk rūpējās par statistikas datiem. Rūpējās vairāk par statistikas datiem, nevis par reālo situāciju. Ja? Nepieciešams radīt labvēlīgu vidi un nevis privatizēt kūdras iegūs vietas, kuras tagad ir atdotas jau, starp citu, protams, ne latviešiem, un šīs rūpnīcas pārstrādes atrodas Beļģijā, un tas viss ir noticis Šķēles kunga laikā. Bet, kas attiecās uz Zemgali, tad pamatlieta ir biomasa un zaļā enerģija. Tas ir tas, kas radīs 10 000 darba vietas, jo Zemgales zeme ir ļoti auglīga tieši tam. Nevis dabas gāzi no Krievijas. Es gribu atgādināt, ka Latvija ir latviešu valsts, un šeit mums pašiem saimniekot un sev radīt arī darba vietas. Cukurfabriku atjaunosim 2013. gadā, kad nāks brīvs tirgus un atkal varēs zemnieki viņus audzēt. Kas attiecās uz pārkvalificēšanos, tad, ziniet, vajag nomainīt politisko eliti, kas dotu skaidru rītdienu, un tad nevajadzēs nevienam pārkvalificēties. Cilvēki būs droši par savu rītdienu. Tika pieminēta Eiropas Savienības, gribu pateikt, ka Eiropas Savienības dalību valsts, kuras ir drosmīgas un spēcīgas, ir apliecinājušas to, ka protekcionisms valsts līmenī darbojās ļoti labi. Un tas, kas mums ir nepieciešams, tātad atbalsts visam tam, ko mēs varam saražot uz vietas, tikai un vienīgi par to parūpēties, un tam jābūt valsts politikas pamatā. Sociālās apdrošināšanas budžetā cilvēki, mēs tā skaitā esam iemaksājuši naudu, kur vajadzētu būt 1 miljardam pārpalikumu. Diemžēl tās naudas nav, kāpēc to vajadzētu jautāt tiem cilvēkiem, kas šeit stāv pa labi no manis. Tai naudai vajadzētu taisīt vēl naudu un nopelnīt priekš pensionāriem cienīgu iztiku. Tas, ko mēs noteikti darīsim, mēs drīzāk varētu iejaukties gāzes industrijas darboņu vai Šķēles kunga naudas makos, nevis aiztiksim pensionāru naudas maciņus. Un kas attiecās uz pensiju noturēšanu,
un cilvēku cienīgu palielināšanu, tad es ceru, ka arī Šķēles kungs piekritīs, ka tas visciešāk saistīts ar godīgumu. Paldies. Pirmkārt, tas ir netaisnīgi samazināt pensijas, un es vēlreiz uzsvēršu godīgumu nozīmi. Kāpēc? Tāpēc, kad mēs varam celt ražošanas attīstību un daudz naudas var ieplūst kasē, bet ja kādam cilvēkam pietrūks naudas, tad ziniet, ka tas ir ciešāk saistīts ar korupciju. 20 līdz 50% nozogot naudu, vienkārši nepietiek tam, kam ir nepieciešams tiem cilvēku atbalstam un tautsēmniecības ražošanas attīstībai. Tur arī to naudu meklēsim. Viena būtiska lieta, ja sociālo apdrošināšanas budžetu nodalīt no kopējā budžeta, tad varētu šo naudu, kurai tiešām tur būtu jābūt, ieguldīt tādās tautsēmniecības nozarēs, kura pelnītu vēl lielāku naudu. Pieņemsim Argentīnā konkrēti. No tieši pensiju naudu ieguldīja laša nozvejas attīstībai, un tā nes milzīgas ieguldījums. Bet ja šo naudu izlieto greizā sistēmā, kas tiek uzturēta kā birokrātiskais aparāts, jo tas baro visu šo korupciju, tad tā problēma ir tāda, kāda viņa ir. Mums nav nepieciešama tik daudz iepirkt dabas gāzes Krievijā, jo no biomasas gāze ražot ir daudzkārt lētāk. Atliek tikai pie šī jautājuma nopietni piestrādāt un valsts politikas līmenī to pacelt. Mums pietikt ar 100 miljoniem, lai siltumu ražotu no paša veidotas biomasas gāzes. Tā ir viena lieta, bet otra lieta, kas ir svarīga, mums ir absolūti neefektīva valsts pārvalde, un tas ir viens no galvenajiem uzdevumiem piesaistīt pārmaiņu speciālistus augstākā līmeņa, kas šo valsts pārvaldi efektivizētu un kas nāktu talkā cilvēkiem strādāt vienam mērķim, lai mēs radītu naudu, nevis lai cilvēkiem liks šķēršļus. Tas bija tas, ko katru dienu cilvēks saka. Viņš ir gatavs maksāt kaut ko, bet viņš saka, tos šķēršļus, ko viņam uzliek, tos certifikātus prasa un papīra kauns, viņš vienkārši tam atmet ar roku. Ir tik maz nepieciešams, lai nauda ienāktu kasē. Viennozīmīgi izglītība un kultūra ir prioritāte. Un es tikai priecātos, ja publiskajā telpā arvien biežāk izskanētu un redzētu mūsu valsts vīrus, ejam muzejos un stāstot citiem pārējiem, paskatieties, cik šeit jaukas vietas, un mums ir noteikti jānāk, jāzina savu vēsturi, jāapzinās savas vērtības, un tas tikai mūs bagātina. Tad arī ar muzejiem viss būs kārtībā un nauda pietiek, protams. Ziniet, ir tāds teiciens, ar vienu graudu maisu piepildīt nevar, bet sākt taču var, vai ne? Kad ir skaidrs mērķis, tad vienmēr ir viegli risināt jebkādu jautājumu. Pirmām kārtām mums ir jāizbeidz zemes un mūsu dabas resursu izpārdošana ārzemniekiem. Nekādas dāņu, cūku, lielražošanas fermas Latvijā šeit nav jābūt. Ir jābūt nelielām saimniecībām, tik cik mūsu pašu latvieši atbilstoši savai dzīves ziņai ir gatavi uzturēt, un šeit ir jābūt tam atbalstam modernizētai lopkopībai, un kas attiecās uz graudu izstrādi un graudu ražošanu, tātad šeit ir ļoti svarīgs, kā es vairāk kārtīgi teicu un uzsvēršu, joprojām mūsu potenciāls ir zaļā masa un blakus nozars, tā skaitā granulas, kas arī tiek eksportēts. Mēs šobrīd jau esam lielāki eksportētāji, bet mūsu potenciāls vēl ir lielāks, tāpēc, ka līdz šim brīdim joprojām 15% lauksaimniecības zemes vēl pat nav apgūta, kur netiek saņemta atbalsta maksājumi. Ko varētu darīt? Vai tikai radīt visus apstākļus, lai tas tā notiktu? Eiropas Savienībā mēs taču esam partneri beigās, visas dalību valstu organizācijas, un ja kaut kādā brīdī ir pieļaut kāda kļūda, varbūt mūsu pašu nolaidības dēļ, tad man liekas tikai vienkārši ir aiziet, savākt visus dokumentus, pieaicināt mūsu pašu speciālistus, aiziet pie saviem partneriem un pateikt, draugi mīļie, redziet, situācija ir tāda un tāda. Jā, mēs kļūdījāmies, bet jūs taču piekrītat, ka tas ir netaisnīgi. Mums ir nepieciešams šīs lietas vērst par labu, un visādi citādi šo jautājumu var risināt, tikai viņš ir jārisina. Un skaidrs, ka mūsu partneri mums nāks pretīm, tāpēc, ka mēs citur nākam saviem partneriem pretīm. Paldies! Ziniet, noteikti mūsu apvienībā ir lielāki speciālisti reģionālajā attīstībā, tā kā es vairāk nodarbojos ar uzņēmēju darbību, un es noteikti zināšu, pie kā vērsties, lai šo jautājumu sakārtot, bet tas, kas attiecās uz ceļiem, to gan es varu pateikt, tā kā pēdējās 3 nedēļas, jau es teicu, ir man bijis tas tāds gods braukt pa Zemgales ceļiem, gan zirga pajūgā, tad jāsaka, ka tas bija gan interesanti braukt pa tiem ceļiem, kas ir pilnīgi neizbraucami, un šis laikam ir tas pirmais jautājums, kas būtu sakārtojums tieši ceļi. Paldies. Par ko? Par minoritāšu skolas tālāko attīstību. Nekādas attīstības latviešu skolas jāattīst, un visiem cilvēkiem ir jāmācās latviešu skolās, taču elementāri ir. Vai jūs to nesat? Tas ir viss, tā ir jums atbildi? Tur ir daudz spriest par šo jautājumu. Tas ir tā kā aksioma.
Šķēles kungs jau iesildījies, es viņam arī uzdošu jautājumu. Ziniet, jūs te daudz stāstījāt par to, ko esat iespējuši. Visi zina, ka jūs sākāt ar atsevišķu uzņēmumu privatizāciju, pēc tam veselu nozari, alkohola ražošanu atdevāt Krieviem. Tad partija, kurā jums vienmēr bijusi noteicošā loma, veica nodevības aktu atdodot Abreni. Tagad tāda sajūta, ka jūs kopā ar Saskaņas centru gatavojaties savu mūžu lielākajam darījumam arī Latvijas valsts pārdošanai. Un, ziniet, es jums gribu teikt tā, ka braucot 3 nedēļas, jautājums ir tāds. Tātad cilvēki, ar kuriem es esmu sastapies, netic jums, bet, ziniet, ļoti gribētos jums noticēt. Man tāds jautājums, vai jūs būtu gatavs kopā ar mani līdz vēlēšanām iziet melu detektoru? Jūs vēlaties jā vai nē, vai izvērstāku atbildi? Nē, man interesē tikai jā vai nē, jo es zinu, ka māku atbildēt ar tā un šitā. Jā vai nē? Vispirms par Abreni tomēr. Varbūt vispirms uz jautājumu, pēc tam būs laiks Abreni. Tiek pielādēti kaut kādi jautājumi, un pēc tam beigās paprast. Par Abreni ejam kaut rīt. Ne, bet vispār jūs esat gatavs? Ejam uz melu detektoru kaut rīt. Bet par jebkuriem jautājumiem. Es jūs pareizi sapratu, par jebkuriem jautājumiem. Jūs esat gatavs atbildēt? Šķēles kungs, redziet, to nozīmē, kā lai notic cilvēkam, kurš nespēja atbildēt uz jautājumu ar jā vai nē, par jebkuriem jautājumiem. Jūs kopā ar mani līdz vēlēšanām esat gatavs iziet melu detektoru jā vai nē? Šķēles kungs. Jebkuru jautājumu, kuru jūs vēlaties manā un savā dzīvē konfrontēt, esmu gatavs ar jums to darīt. Paldies! Atliek tikai saorganizēt. Mans jautājums ir Ēleres kundzei. Vispirms, jūs personīgi esat lielā mērā atbildīgi par to, ka Šķēles kungs pašreiz ir tur, kur viņš ir, kā laikraksta dienas redaktori. Protams, tagad jūs esat pretējās nometnēs, bet tomēr jūs bez cīņas brīvprātīgi esat oligarhātam atdevusi savu lolojumu laikrakstu dienu. Jūs uzņēmāties arī tā saukto lietusargu revolūcijas vadīšanu, bet tanī brīdī, kad tauta sāka mosties, jūs to atstājāt pusratā. Pasakiet man lūdzu, kāpēc jums būtu jātic tagad, kad likme ir Latvijas valsts? Parādnieks kungs šeit runāja vairāk gandrīz tā kā mācītājs un vissvētākais. Es gribētu pajautāt, jūs esat par tradicionālu ģimeni? Par vīriešu un vienas sievietes laulību? Šķēles kungs, es esmu par dabas un dieva likumiem. Un šajā gadījumā tātad vīriešu un sieviešu savienība ir dabas nolikta. Kas attiecās uz manu personīgo dzīvi, tad redziet, es izturos atbildīgi pret sev tuviem cilvēkiem, un ja arī kaut kas manā dzīvē ir noticis, tā kā varbūt tas nav vispār pieņemts, tad mana pirmā lieta ir atbildība, un tikai atbildība. Es šo atbildību nesu ar godu un lepnumu. Paldies jums par atbildi. Ziniet, jums skatītāji iesūtīja jautājumus pareizi. Es aicinu, tā kā Šķēles kungs ir piekrit šim te mūsu kopīgam melu detektoru pasākumam, man tas priecē, es piedāvāju cilvēkiem iesūtīt jautājumus, kurus varētu uzdot gan man, gan Šķēles kungam. Ja? Un tad mēs varētu paskatīties, kas īsti tam visam apakšā ir. Es domāju, tas būtu ļoti interesanti. Es aicinu visiem piedalīties šajā procesā. Cilvēkiem ir jāpiedalās valsts izaugsmē un arī valsts lietu sakārtošanā. Pareizi, to arī tad darīsim. Prieks, ka tomēr tie cilvēki, kas pirms tam par parādnieku iespējams vispār neko nezināja, varbūt, kad zināja, ka ir tāds jēdziens parādnieks, bet par Imantu parādnieku maz zināja, to arī apliecina statistikas dati, bet jāsaka, ka tie, kas tur nav izvēlējušies 19% un 15%, varbūt pēc šodienas tas rādītājs būs pilnīgi cits, kas attiecās uz tādu aicinājumu cilvēkiem ar to, ko es sāku. Es aicinu cilvēkus ieklausīties sevī pašā, novērtēt, paskatīties apkārt un balsot atbilstoši savai sirdsbalsī par latviešu lietu. Tikai un vienīgi. Paldies!